Sveiki atkal! Šorīt esam atkal pie koncertzāles Mītava, kur es te vienu reizīti jau biju makšķerējis tieši tādā pašā vietiņā. Es domāju kaut ko pamainīt, jo es šodien tā kā negribu nekādas vimbas ķert. Es gribu vairāk tā kā uz breksi orientēties, bet sakot jau, kad Lielupē brekšu nav, ka visi brekši ir Daugavā. Paskatīsimies, varbūt mums šodien izdosies kaut ko noķert tomēr. Tā. Kamēr es te cīnījos ar zāli, es te šausmīgi aizgāju tās niedras, atkal peldēs pa to Lielupu. Pieķērās vimba, ko es galīgi te negaidīju. Man ne barība, nekas nav uz vimbu, bet redz pieķērās. Tā kā tā, ka viņa nevajag, tad viņa te ķerās man, Tā šodien es barību izmantoju, kā jau teicu, tikai priekš brekšiem. Un viena tur, man liekas, Fīdera universālā kaut kāda. Es tur sajaucu pārpalikums visāds kopā. Viena makšķera man ir pilnībā uz balto tārpu, otra makšķera ir tīru slieku. Nezinu, uz slieku tur kaut kas viņu noēda, bet, copis kā tādas es neredzu. Tātad mums vienai ir makšķerei 110 gramu barotavu, otrai būs 84, bet lielā barotavu. Šitai 110 grami, tā ir maziņā barotavu. Jo te baigi spēcīgi tā straume mums pūš, tāpēc, plus vēl tās zāles un te kāti diezgan augstu jāceļ, tāpēc, vimbu viena noķērās, tagad tikai viena pliči nāk, Tagad jau visi saka, ka Lielupē te kaut kā galīgi nekā nav. Ne vimbu, ne brekšu. Redzēsim, kā mums te šodien. Noķersim moš kādu breksi arī. Vimbu jau noķērām, tātad vimbas tomēr ir. Kā jau teicu, man jau šitā vieta nav tur sevišķi pazīstama. Tāpēc,
Tā. Izskatās, ka plicis galā vairs nevar saprast. Tā baroto smaga. Vienu galotnīti jau nolauz ar tiem niedrām. Jā, atkal plicis laikam izskatās, ka tur galā plīdinās. Vienu galotnīti nolauza, jā. Tā nu tā. Jā, plicīts. Tā kā nu tā mēs te cīnamies pa bišķu. Nu, to mums no rīta tā viena gadījuma vimba te trāpījās. Un tas arī viss. Tagad tikai vieni pliči un pliči. Gan uz tārpa, gan uz baltā visādi. Bet tikai pliči. Nezinu. Un tad tās niedras te visu laiku te ņemās. Nu, nevar te, bet visu laiku jāpārmet un jāpārmet. Un bail, ka kādu saplauzīšu te. Valkot ārā tām niedrām. Nu, nezinu, skatīsimies. Varbūt tomēr bišķi vēlāk kāds arī pienāks. Pagaidām nekas pa to nesola. Nu, nezinu. Vēl jau vagars, vēl 7 rītā tikai. Esmu tā. Bet tā vimbiņa pieķērās, ka vēl tumšs īsti bija. Šodien no 4 te atnācu. Domāju, tā teikt, to rīta copi noķert. Es tie brekšu plauži, tie jau pārsvarā tikai no rīta un vakarā. Viņi jau pa dienu tām vajag reti. Un te es esmu redzējis, ka tos brekšus vēl kārā, nu te es domāju, ka te viņiem jābūt. Kā nu tā, gaidīsim, varbūt tomēr būs kāds. Izskatās, ka būs jāmaina lokācija un jāmaina vispār tā makšķerēšanas veids, jo, nu, Lielupē es saprotu, ka šodien nav vispār ko darīt. Te tās niedras un tagad vēl vējš sākās un vispār kāti jātur augstu dēļ tām niedrām. Un vējš tagad pacēlās, kas vispār nav velk projām auklu. Nezinu. Jāiet kaut kur uz klusāku vietu, nezinu. Paskatīšos, es domāju, kaut ko izdomāšu tūlītās. Skatīsimies, ko tad mēs te saķērām no paša rīta. Es jau teicu, mēs mainīsim vienkārši lokāciju. Tak, kas mums te sanāk ir? Ir vēl vesela čupa pličiem. Viena raudiņa arī tur trāpījās. Vienu paņemšu līdzi. Pārējos visu laidīšu maļā. Tā nu tā. Nu ko? Ja Lielupē nav, atnācām uz Driksu ar pludiņu. Un lūdzu, breksēns ir. Kurš. Kā nu tā? Nezinu, kas ar to Lielupi darās tur. Bet ar pludiņu redzēt, kā trāpījās. Un ko? Tāds smūgs breksēns, reku. Jā. Tā kā nu tā. Ķēram tālāk. Varbūt vēl kāds pienāks. Un uz pludiņu, kaut kur pusūdenī. Nezinu. Varbūt tagad visi mums pusūdenī. Un tad tā. Šī lokācijā, ko mēs saķērām. Paskatās. Nu ko? Brekšlēns. Višķi kaut kādas reņģītes, te es nezinu. Viens raudiņš maziņš. Tos mēs visus atlaidīsim.
Arī plicīs, protams, bez kā bez neviņa. Tak. Reņģīts, bet nu tās man nevajag. Nu un brekšulēns. Nu breksīt mēs ņemsim līdzi. Pārējās atlaidām. Tā kā tā. Nu tā. Pamakšķerējām uz feederu Lielupē. Rimbu noķērām, brekšu nav. Tikai viena plicīša, nu viena raudīta trapījās. Atnācām ar puldiņu jau pamakšķerēt driksnu. Te nu bija pats un ir brekses. Nu, feederu es negribēju likt ārā, tāpēc, nu, pamakšķerējām, noķērām breksi, jā. Un, ko sākās tāds baigais vējš, es nezinu, es domāju, mest mieru. Bet jā, šoreiz gan laikam nebūs vēl viss. Iesim vēl vienu lokāciju, mēģināsim. To slaveno baranku mēģināsim, tāpēc, ka, es te pāris dienas esmu braukājis jau tur garām, un es esmu redzējis, ka zvejnieki jau sēž, tātad iespējams, ka tur jau viss notiek. Nu, brauksim skatīties, kas tur ir, laiciņš vēl ir, un tur tāds aizvējiņš bišķi būs. Tā kā nu tā, braucam skatīties. Nu ko, pavisam citu āršana te būs. Te tāds smuks aizvējš. Tālumā tur var redzēt, ka ūdens ir, tā kā bišķiņ tā kā no pūš. Šitien sanāk tāds tā kā uzkalniņš. Un te reku pavisam mierīgs ūdens. Kā jau es teicu, te ir ļoti daudz līņu un karūs, tāpēc, nu, mēģināsim noķert kaut ko no šiem. Šeit kaut kādā vietējā veikalā nopirkt kaut kādu barību, tā es parasti tur grūbas kaut kādas vāru, kaut ko tādu. Te paņēmu kaut kādu priekš līņiem un karūcam. Kaut kādu ar marcipānu garšu. Iemaisīju 3 bumbiņas iemetu. Tā teikt, noķersim kādu no šiem, metīsim pa vienai bumbiņai klāt. Un tā taktika. Nenoķersim neko, nu, periodiski iebarosim, nu, visi. Skatīsimies, kā tur būs. Tā kā tā, gaidam uz vakar sopu, es domāju. Nu ko, pirmais rezultāts. Smuks. Karась? Karась. Karась. Красивый. Смука карусень. Я в прошлом году тоже таких тут ловил. Золотистого тоже ловил. На что? На белого. А? На белого. На белого? На опарыша. Да. Вот tā. Tādas te karūs ir. Nu, tā kā tā. Viens trofejs jau ir, tā teikt. Gaidu vēl līni. Un tad šodienas norma būs izpildīta. Principā būs vimba, būs breksis, būs karūsa liela. Un, ja būs līnis, tad būs baigi labi viss. Sabarots te ir, nu, tagad gaidu. Noķeršu līnu un tad jau gan metīšu mieru. Nu, kaut kā tas līnis galīgi negrib nākt mums. Tā viena karūs iznāca ārā un tas arī bija viss. Tikai tās raudiņas, tā kā viena pēc otras.
karus, ne līņa vairāk nav, nu. Nezinu, varbūt tagad uz vakar pusi kaut kas tomēr pieķersies, bet, nu, tas laiciņš tāds diezgan vēss, diezin vai. Ko mēs te, nu tad tā, ko tad mēs te esam saķēruši. Te pēdējā lokācijā šīs dienas. Saprot, ka mēs to līnu nesagaidīsim. Tāpēc, nu, tā, raudiņas daudz, bet māziņas pavisam. Tā kā tā, nu, protams, kad šis lūkā karūsiņa, maisa caurums, opā, kāds, nu, smuka, pavisam smuka. Mājās nosvērsim, cik te viņi sver. Un pārējās raudulītes laidīsim vaļā. Nav ko viņām. Nezinu, kāpēc viņas te neaug lielāks. Pagājuši gadu arī te viņas ķerstīja. Pavisam maziņas. Tā kā tā. Nu tā, šodien pabijām, tā teikt, trīs dažādās ūdenstilpnēs, teiksim tā. Lielupē bijām, Driksnā bijām un Gulbi dīķī, jeb tai pašā Barankā, kā viņi te sauc parasti. Pamēģinājām, makšķerējām, tā teikt, uz divos veidos, uz fīderi un uz pludiņu. Tā kā nu tā. Man te baigi grib sazvanīt. Bet nu labi, tev pēc tam. Nu, ko teikt? Lielupē mēs dabūjām vimbu no rīta pašu, un pēc tam viena pliķi tur nāca, un tad tur tās niedras tur gāja, nu šausmīgi grūti, tur gāja to copi, nu, beigās nospļāvos, aizgāja ar pludiņu, pamēģināja, tā teikt, Driksnā, un, protams, bija rezultāts. Tur dabūjām breksēnu, ko nevarējām Lielupē dabūt. Nu, nezinu. Un tad es nolēmu, ka tomēr atnākšu līdz tam Gulbi dīķim, tā teikt. Nu, forši, nu ko, nu atklāja sezonu arī Gulbi dīķī, teiksim tā. Tā kā nu tā. Ļoti veiksmīga diena, teikšu, kā ir kaut no laika apstākļi ļoti slikti priekš copas, un cope tā, nu, teiksim tā, nu, ne visai, bet, nu, viss tika noķerts gal galā. Citi makšķernieki, es tur skatījos, kad gāja projām, tur, nu, nebija sevišķi tur priecīgi, nu, tā teikt, nu, tāpēc diena pavadīta labi, atpūtos labi, līdz ar to, nu, gaidam nākošos video.